Man tagad ir blakus cilvēks, svarīga persona Latvijas motošosejā. Viņš lūdzu mums pateiks, kas viņš tāds, kā viņu sauc un kas viņš te ir tā svarīgā persona. Čau! Sveiki! No kā tevi sauc? Arča. Kā visi vairāk tautā zina, Durkas Arča. Tā kā Durkas vadītājs. Cenšos urbju jau kādi 6 gadi tajā pa to līniju. Varētu teikt, ka ir daudz kas sasniegts. Tas radās kaut kādu laikam jau 7 gadu atpakaļ. Bija kaut kāds dragrejs biķerniekos pie tur organizētāriem. Mēs sabraucām kaut kāds bariņš 15 gabalu, gribējām braukt dragrejs. Ar ielas močiem, kam pārbūvēts, kam tāds. Mums neatļauj, jo tas bija kaut kāds Yamahas sponsorēts pasākums. Kaut kā tur sāka runāt ar organizāru, beigās viņi aplika tur ar visādiem nesmukiem vārdiem. Un tāpēc tam es tā paštukoju, ko es varu atļauties vispār kādam pārmest, ka viņš nepareizi rīko pasākumus. Un šito, ja es pats neesmu pakustinājis ar mazo pirkstiņu, jā, bet atļaujos pēc smirdēt kaut kāds puišās. Būtībā tas bija uz rudens pusi, pavasarī mums aizgāja pirmās gonkas. Pirmā gadā bija 3 gonkas, nākamā 4, pēc tam nākamā 5, un jau būs 6. sezona, ka mums iet vaļā pa lielo. Paldies tev par šo te interviju un visu lai izdodās. Davai, čau! Un tā, tagad bišķīt ākals savādāk. Ja jūs pamanījāt, tagad es sēžu dzeltenā motociklā, to sportists sēž spaltā. Ne jau pa velti, tāpēc, ka tas ir viņa motocikls. Sākam prasīsim, kā tevi sauc. Lauris Klēbaks. Tu esi diezgan godalgots un diezgan talantīgs stunts, vai tas kam pastāstām sacensībām mēs vairāk gribētu zināt? Jā, Latvijā mēs neesam pietiekami daudz, lai mēs varētu tur čempionātu rīkot. Mēs piedalāmies Baltijas čempionātā un Krievijas čempionātā pārsvarā, un tas ir tas, kur mēs vairāk piedalāmies, jo Latvijā mēs tur uz viens rokas pirkstiem saskaitām principā esam un īpaši vairāk arī nepaliekam, diemžēl. Tad cita pelno sezona ir kaut kas tāds? Ar Konas atbalstu Stuntfighters ir tikuši pie 2 jauniem pilnīgi močiem šajā sezonā, ar ko mēs arī braucam. Nedaudz uzlabot pārtaisīt ir, lai var trikus taisīt ērtāk un tā, un no nākamās nedēļas sākās Krievijas čempionāts un Baltkrievijas un Ukrainas. Jā, var teikt, ka katru nedēļu kaut kas notiek. Sekojiet līdzi Stuntfighters LV. Skaudreiz tad atpūties, un mēs novēlam visu to labāko tev.
teikšu tā, šeit notiekās tāds nenormāli uberkrūts pārtīs. Cilvēki atmošās, uzpusējās, palūdzu, lai cilvēks man uztatovē taurenītu uz pleca. Vēl neesmu redzējis, bet es ceru, ka mākslinieks būs man uztatovējis no taurenītu. Un es gribētu vienmēr taurenīti, kas vārds nektāru, kurš satiekās kopā ar bitīs maiju. Tas stāsts man ļoti iekačājas, un tāpēc es gribēju tev uz rokas bitīt māju ar taurenīti. Un esmu apsolījies māksliniekam, kad es neskatīšos, ko viņš tur dara. Es uzticos māksliniekam, mākslinieks Jurģis, viņš varbūt var kaut ko pastāstīt tālāk par pasakas turpinājumu. Es ceru, ka mākslinieki es to baigi netrauc. Nē, super. Jā, klausies. Nu, ko tad dari? Apzīmējis cilvēku. Tas ir man no bērnības un skolas laikiem. Skola apzīmējis solu, ja? Tas aizgāja līdz ķermenim, jau ir atnācis tik tālu jau. Klausies, nu, un kā tu domā, patreiz tu atrodies ārā? Sestdienas vakarā, pulkstenis apmēram ap 12. Cilvēki tusējās, tev močī blakus un skan mūzika, un tu tetovē cilvēku. Nē, nu, tā ir man ikdiena. Mocis man arī ir, ja? Tā kā tā ir man jau ikdiena. Viņš jau skolā 12. vakarā arī zīmējas uz rokām cilvēkiem. Man jau patīk, kā viņš zīmē. Es jau zinu, ka es to rīt varēšu tos taurenīgus ar bitīt māju noteikt. Un klausies, nu, tu esi kaut kur dzirdējis, ka kaut kas arī tam līdzīgs notiekās vēl. Nē, nu, kaut kas tam līdzīgs garaža arī ir tetovēts. Bet palīgs laikā. Palīgs laikā, nu, tieši šādā nē. Teiksim tā, un ļoti saistīts ar Durka Racing. Būs nākamgad jauns atbalstītājs Durka Racing, un man šeit blakus sēž cilvēks, kas pastāstīs par savu jauno produktu. Kad es uzzināju par šo produktu, tiešām tas kaut kas jauns, nebijis, un es viņam jautāšu, lai viņš mums izstāsta, kas tas īsti ir un ko viņš labu mums dara. Tātad tu izplati šo te produkciju Latvijā un atbalsti Durku. Jā, viennozīmīgi. Es tev došu iespēju stāsti par savu produktu, ko tu vēlies mums, teiksim tā, parādīt. Jā, Rebootizers ir jauns produkts Latvijā, tad par pašu produktu. Pats produkts ir ļoti interesants, saucās Rebootizer, antioksidantu dzēriens, kurš darbojās kā pretpaģiru līdzeklis. Tad jūs tusējaties, jūs dzerat, alkoholu droši vien. Un, lai no rīta nebūtu slikti, jūs vienkārši no rīta pirms gulētiešanas iedzerat šo te dzērienu, saspiediet, atnāk vaļā šuvīte, iekrīt pulverītes iekšā ūdentiņā, sagratiet, plēsiet vaļā un ļaujiet iekšā un viss būs ok. Nu, tad es konkrēti šovakar izmēģināšu viņu un te es tev no rīta zvanīšu. Labi, te jau līdz vēlākam, lai veids.